pirms plānotām operācijām tas nav tik būtiski, vai tā ir kāju operācija, vēdera operācija, krūts operācija vai pleca operācija. Pirms visām plānotām operācijām, kur plānota dot narkozi, cilvēkam plāna kārtā būtu jāapmeklē vēnu ārsts saulaicīgi un jānoskaidro, ir vai nav kāda vēnu saslimšana. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka slima vēna pati par sevi var būt nejūtama, bet stresa situācijā, tad, kad tiek veikta kāda plānveida operācija, un tā ir stresa situācija, neveselajā vēnā var rasties trombi. Un tas savukārt sarežģīja visu pēcoperācijas periodu. Tādēļ, ja mēs saulaicīgi apmeklējam vēnu ārstu preventīvi un noskaidrojam, ka kājā ir nevesela vēna, to var saulaicīgi atrisināt, un cilvēks izvairīsies no problēmām, kas varētu būt saistītas ar citas operācijas veikšanu un pēcoperācijas periodu pēc tās.